Labdien 2024. gadā! Apsveicu visus šajā jaunajā gadā, vēlu jums visiem būt apmierinātiem ar savu dzīvi un novērtēt to, kas mums ir. Un tagad sāksim šī mēneša grāmatu apskatu. Šī mēneša grāmatu klāsts ir ļoti bagātīgs, tāpēc mēs apskatīsimies tikai dažas no tām. Protams, kā vienmēr, latviešu autori. Zane Zusta, nepieradināts putns. Varētu teikt, ka šī ir grāmata par dzīvi, par negaidītiem likteņa pavērsieniem, par kritieniem, par jaukām, labām ziņām un turpat arī par sliktākām. Var sekot viss kā dzīvē. Guntis Tālers, Sestdienas kungs, jauna krimināllieta, jauni piedzīvojumi, jauni noslēpumi, mistika, vudu un hakeri. Viss vienā grāmatā. Franks Herberts, Mesijas kāpa, pasaules slavenā izcilākās fantastiskās sāgas kāpa turpinājums. Pauls Atriets turpina savus piedzīvojumus, nu jau viņš ir kļuvis par imperatoru. Jūnais bez cienītājiem, jauna grāmata, Asins mēnesis. Ko dara detektīvs Harijs Kols? Dzer un izmeklē slepkavības. Ne par stingru, ne par maigu, starp rāšanos un izlutināšanu. Izdevniecībai Līnai jauna grāmatiņa par bērnu audzināšanu. Ļoti jauki uzrakstīta un arī ļoti jauki izpildāma. Sula filozofija. Kā būt vienatnē, bet nebūt vientuļam. Kā sakārtot savu dzīvi, kad tu esi viens. Pašlaik ietekmīgākais intelektuālis pasaulē, Jordans Petersons, ir uzrakstījis savu dzīves skatījumu ārpus kārtības. Kāda jēga būt dzīvam, kāda jēga dzīvot. To visu jūs uzzināsiet, izlasot šo grāmatu. Viņa uzskati tie, protams, ir. Vai dieniņ skaistā, apburošā, bagātu vīru sieva, bezgala aprunātā, sieviete Žaklīna Kenedija. Izlasiet un novērtējiet. Nestāvēšu ēnā. Tas ir viņas dzīves moto. Nu ko, arī tīrā izklaidē ir vajadzīgas grāmatiņas. Kārlē Vaitē ir jauna grāmata. Un arī Montefiore, mums kādu laiku nebija Montefioras grāmatiņa. Tagad arī Montefiore ir iztulkota jauna grāmatiņa. Jauku lasīšanu šai sniegotajā ziemā.